Tātad, kas ir tas EUCF? Angliski tas ir European City Facility, kas tulkojumā nozīmē Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms. Un es turpmāk to vienkārši saukšu par EUCF. Tātad tā mērķis, tas ir kopējais Eiropas Savienības mērķis, kas ir 2030. gada mērķi. Un šiem mērķiem ir paredzēti 3 triljoni eiro. Tas, protams, ir daudz, un komisijas plāniem ir plānots piesaistīt 10–15% no publiskā finansējuma un nacionālā finansējuma, bet to lielāko daļu, kas ir 85–90%, ir nepieciešams sekt no privāta finansējuma. Un tas arī ir tas galvenais izaicinājums. Un saprotot to izaicinājumu, vairāku gadu laikā tika veikti dažādi pētījumi, un viens no tiem ir attēlots te ir Net Zero Cities 2022. Gada pētījums. Tur tas pētījums principā tika veikts tāpēc, lai saprastu, kādi ir tie šķēršļi finansējuma piesaisti tieši vietējā līmenī. Un es domāju par tiem šķēršļiem, jūs kā pašvaldības pat zinat daudz vairāk nekā mēs, bet, protams, manuprāt, tā galvenā problēma tā ir konkurence vietējos budžetos, jo pašvaldībām ir daudz nepieciešamību, ir tik daudz prioritāru problēmu, ka vienmēr enerģētikas jautājumi tiek pabīdīti malā. Kā arī varētu vēl nosaukt pašvaldību kapacitātes trūkums, tas arī ir diezgan bieži, kā arī mūsu valstī viegla valsts atbalsta trūkums. Ja? Mums arī ir Altuma-programmas, bet vai nu viņas ir atvērtas, tad ir slēgtas un ir diezgan sarežģīta tā birokrātija. Tā arī ir minēti citi šķēršļi, bet pie tiem es nekavēšos. Un kāpēc tad tika izveidota šī te EUCF iniciatīva? Principā tāpēc, lai aizpildītu to iztrūkumu, to robu starp klimata un enerģētikas rīcības plānu, vai SEKAP, un pašu īstenošanu, projektu īstenošanu. Tas ir, respektīvi, lai palīdzētu pašvaldībām, neskatoties uz lielu budžeta konkurenci, pieķerties klāt tieši klimata un enerģētikas jautājumiem. Un jūs varat saņemt par to grantu tieši investīciju koncepciju. Investīciju koncepcija ietver sevī potenciālu projekta portfeli, tirgus vai barjeru analīzi, vietēju dalībnieku analīzi, juridisko analīzi, finansēšanas stratēģijas, investīcijas procesu un tos pašus īstenošanas soļus. Tā arī, jūs te arī varat redzēt, ka EUCF sniedz tehnisko palīdzību projektu īstenošanā. Un tā tehniskā palīdzība tā ir tā palīdzība atrast un piesaistīt investorus tieši jūsu projektu realizēšanai. Un jā, šis 6. uzsaukums ir jau atvērts, un jūs varat pieteikties līdz 15. martam, 18:00 pēc Latvijas laika. Un viens tāds jaunums, kas agrāk nav bijis, ka 6. uzsaukums ir atvērts tikai jaunajiem granta saņēmējiem. Tātad tiem iepriekšējiem granta saņēmēji, tas ir tā uzvarētāji, vairs nevar pieteikties. Principā tas ir tāpēc, lai citām pašvaldībām būtu iespēja vinnēt. Un EUCF tie galvenie mērķi ir finansiāli atbalstīt tās pašvaldības investīciju koncepciju izstrādē, kā arī piedāvāt tehniskos pakalpojumus, lai palielinātu valsts un privātā finansējuma piesaistes iespējamību saviem projektiem. Tas ir tas tehniskā palīdzība.
Un tātad 6. uzsaukumā kopējais budžets ir 4,5 miljoni eiro. Un tieši centrālai un austruma Eiropai, kur arī ir Latvija, pieejams budžets ir 1,8 miljoni. Tā ir arī tā lielākā daļa. Un ar šo te finansējumu varēs atbalstīt 30 dažādas pašvaldības. Tā kā 30 pašvaldības cīnīsies, uzvarēs mūsu centrālas un austruma Eiropas grupā. Tātad ieguvumi. Kādi ir tie galvenie jūsu ieguvumi? Principā tie ir tie 60 000 eiro. Un tā ir tāda cieti noteikta summa. Tā ir ne centa vairāk, ne centa mazāk. Un to jūs varētu izmantot, piemēram, attīstības pašvaldība, kompetenču izmantošanai pašvaldībā. Varētu izmantot konsultācijām, piemēram, varbūt jums būtu nepieciešamas juridiskās, finanšu vai inženieru konsultācijas, lai izstrādātu to investīciju koncepciju. Un pēc būtības šīs grants ir jūsu vajadzībām. Ja jūs spējat izstrādāt investīciju koncepciju paši, jums pietiek kompetences jūsu pašvaldība, tad tas atbalsts ir tieši tikai jums. Un vēl viens, manuprāt, svarīgs ieguvums ir tas, ka šim projektam ir ļoti vienkāršas ziņošanas prasības, kur nav nepieciešami detalizēti ar kaudzi papīriem atskaitīties par katru centru, par katru soli un tā tālāk. Te tiešām nav tās birokrātijas. To mums arī tas projekts ļoti patīk. Un kas tad ir tā investīciju koncepcija? Te ir, manuprāt, ļoti labi pateikts, ka investīciju koncepcija pārvērš projekta ideju finanšu valodā. Piemēram, ja jūsu klimata pārmaiņu plānā, tas ir sekapā, ir iekļauts pasākums daudz dzīvokļu ēku atjaunošana, tad atbilstoši investīciju koncepcijas veidi, kas arī ir pieejama EUCF mājaslapā, jūs soli pa solim aprakstāt, kā nonākt līdz reāli pasākuma ieviešanas. Jāapraksta tādas sadaļas, kā projekta virzītāji, ieinteresētās puses, juridiskā analīze, ekonomiskā, finanšu analīze, un kā arī tur ir jāsagatavo darba plāns. Šo te investīciju koncepciju var izstrādāt latviešu valodā, un, kā es jau minēju, tā veidne ir jau šobrīd pieejama EUCF mājaslapā. Un tieši šī investīciju koncepcija sniegs investoriem informāciju par projektu un varētu arī pašvaldībām atvieglot piekļuvi nepieciešamajam finansējumam. Un, ja jūs esat tie laimīgie uzvarētāji, tad arī ceļā pie investīciju koncepta izstrādes jūs nebūsiet vieni, jo EUCF piedāvā dažādas mācību programmas, piemēram, par finanšu modeļa izveidi, par investīciju schēmas izveidi. Un, piemēram, EUCF arī palīdzēs jums. Viņi tā kā rīkos dažādus sadarbības pasākumus ar investoriem, kur arī prezentēs potenciālos projektus. Tā kā tāds neliels atbalsts arī ir. Un kā tad izskatās tā atbalsta schēma? EUCF piedāvā tādu schēmu, kas principā ir sadalīta 3 blokos. Latvijas gadījumā SIA ekodoma ir gan nacionālais centrs, gan valsts eksperts. Un virs mums ir EUCF komanda un centrālais palīdzības dienests. Te jūs arī redzat mūsu oficiālu e-pastu. Lūdzu, varat to ierakstīt sev, jo jūs varētu ar mums komunicēt, rakstīt mums e-pastus, mēs, protams, jums varēsim atbildēt. Bet ņemiet vērā,
ka mēs, Ekodoma, nevaram izstrādāt pieteikumus EUCF, kā arī nevaram izstrādāt investīciju koncepcijas. Bet atbalstu un palīdzību gan varam sniegt. Un te ir uzskaitītas tās jomas, kurās mēs jums varam palīdzēt. Mēs dodam jums norādījumus, kā iesniegt pieteikumu, tas arī šodien. Varam veikt kvalitātes pārbaudi pirms iesniegšanas, tas ir piemēram pārbaudīt, vai aprēķināti cipari ir norādīti pareizajās mērvienībās, vai ir pievienoti visi pielikumi, un tā tālāk. Vēl mēs rīkojam informatīvās sesijas, kā piemēram tas notiek šodien. Ir pielāgotas apmācības, par tām jau Agris vairāk stāstīs. Kā arī mēs sniedzam atbalstu investīciju koncepcijas izstrādes laikā. Tas ir gadījumā, ja jūs tiekat uz priekšu. Un, ja jums ir vēlme piedalīties šajā projektā, tad no sākuma katram pretendentam ir jāiziet tā atbilstības pārbaude. Ko tas nozīmē? Atbilstības pārbaude sastāv no šādiem te 5 jautājumiem. Pirmais. Vai jūs esat pašvaldība vai vairāku pašvaldību grupa? Noteikti jā. Vai jūsu pašvaldība vai grupa atrodas vienā no Eiropas Savienības dalību valstīm? Latvijā atrodas. Vai jūsu pašvaldībai ir pašvaldības dome apstiprināts enerģētikas rīcības plāns vai SEKAPS? Kādam ir, kādam nav. Pēc tam es arī par tiem variantiem pastāstīšu. Un tas SEKAPS ir jāizsniedz latviešu valodā, plus būs vajadzīgs neliels kopsavilkums angļu valodā. Tālāk ir tā politiskā apņemšanās. Tā ir parakstīta vēstule no domes priekšsēdētāja vai cita domes vadības pārstāvjiem. Un 5. vai jūs apņematies ievērot 2 gadu EUCF monitoringa periodu. Monitoringa periods attiecas tieši tikai uz tiem, kas saņems grantu un uzsāks investīciju koncepcijas izstrādi. Tā kā, ja jūs šobrīd varat atbildēt jā uz visiem 5 punktiem, tad tas nozīmē, ka atbilstības pārbaudi ir veiksmīgi izieta un jūs varat pieķerties klāt jau pieteikumas sagatavošanai. Bet, ja gadījumā jums nav izstrādāts klimata un enerģētikas plāns, tad ir vēl viena iespēja. Tā iespēja ir startēt konkursā kopā ar citām pašvaldībām kā pašvaldību grupa. Principā šis variants būtu īpaši interesants mazām pašvaldībām, kā arī tām, kurām vēl nav izstrādāta SEKAP. Grupa var pieteikties ar vadošās pašvaldības starpniecību, un SEKAP ir vajadzīgs tikai vadošai pašvaldībai. Ja? Tas ir svarīgi. Galvenais jums pieteikumā ļoti sīki un skaidri jāapraksta dalībnieku attiecības, pienākumu robežas, tā, lai vērtētājiem būtu skaidrs, kurš un par ko atbild. Un piesakoties kā grupa, jums ir lielāka iespēja saņemt augstāku novērtējumu, jo tad jūs varētu uzrādīt plaša mēroga projektu ar lielu enerģijas ietaupījumu, kā arī ar lielu paredzētu finansējumu. Tas vērtētājiem būs interesantāk skatīties uz plaša mēroga projektiem. Un kas arī ir svarīgi, ka, ja pieteikums ir veiksmīgs, granta līgumu pāraksta tikai vadošais iesniedzējs. Tas arī saņem grantu, bet šīs grants tiks paredzēts visai grupai, tā kā visām pašvaldībām. Un tātad, kā izskatās pats pieteikums un kāds ir tas process? Tātad, EU City Facility mājaslapā
jūs nospiedīsiet tādu pogu online application, un tad nonāksiet arī līdz pirmajam solim. Tā būs tā atbilstības pārbaude, par ko es arī minēju. Un, ja atbilstības pārbaude ir veiksmīgi izieta, tad parādās iespēja pieregistrēties EUCF portālā un sākt aizpildīt pieteikumu. Pieteikums tiek aizpildīts angļu valodā. Un vērts minēt, ka šis pieteikums ir diezgan vienkāršs. EUCF mājaslapā jūs pat varat atrast tādu dokumentu Guidelines for Applicants. Tur ir diezgan sīki, soli pa solim aprakstītas pieteikuma sadaļas, un tas, kas no jums tur tiek gaidīts, kādu aprakstu viņi vēlas. Tā kā mūsu ieteikums ir iepazīties ar šo dokumentu, lai pēc iespējas precīzāk aizpildītu šīs pieteikuma sadaļas. Pēc pieteikuma iesniegšanas notiek vērtējums pēc 4 kritērijiem. Par tiem es sīkāk pastāstīšu nākamajos slaidos. Un, ja tomēr jūs nebūsiet to 30 laimīgo pašvaldību sarakstā, jums tiks sniegts atzinums par pieteikumu, par jūsu gūtiem punktiem. Ar šī atzinuma palīdzību jūs varēsiet veikt tā saucamo kļūdu labojumu. Un jau nākamajā uzsaukumā, 7. jūs varēsiet startēt ar ambiciozāku un labāk sagatavotāku pieteikumu. Tā principā arī ir ne visas pašvaldības uzvara ar pirmo reizi. Ja tu veic kļūdu labojumu, tad jau noteikti ar 2. vai 3. reizi noteikti tās pašvaldības uzvar. Un, ja tomēr jūs svinējat, tad tā nākamais solis seko granta līguma parakstīšana un 65% no granta summas izmaksa. Šī pieteikuma forma izskatās apmēram šādi. Te ir pirmā ir pieteikuma iesniedzēja identifikācija. Tas ir tāds pirmais bloks. Tur, kā jūs redzat, ir jāizpilda nosaukums, laukots, natkods. Šos kodus jūs varat atrast Eirostat mājaslapā. Tad ir nodokļu identifikācijas numurs, iedzīvotāju skaits. Arī ļoti precīzi jānorāda tas iedzīvotāju skaits, jo vērtētāji arī skatīsies investīcijas uz iedzīvotāju. Tad ir organizācija, nodaļa, telefons, adrese, e-pasts. Otrā sadaļa ir politiskā apņemšanās. Te jums ir jāaugšu pielādē sekap latviešu valodā ar kopsavilkumu angliski. Un te būs arī vajadzīga domes priekšsēdētāja vadītāja pārstāvja parakstīta atbalsta vēstule angļu valodā. Tā veidne arī ir pieejama EUCF mājaslapā. Trešā sadaļa – piedāvātais investīciju projekts. Šī būs tāda sarežģītāka. Tur būs jāizpilda šādas te sadaļas. Ierosinātā investīciju projekta nosaukums, projekta apraksts un mērķi, īstenošanas periods, galvenā mērķa investīciju nozara, investīciju koncepcijas attīstības pārvaldības struktūra, ieinteresētu pušu iesaistīšana, paredzētie pasākumi, paredzamais investīciju apjoms, paredzamā ietekme, kā arī replikācijas un vai mērogošanas potenciāls. Un katrai ailīti ir paredzēts limitēt zīmju skaits. Līdz ar to šim aprakstam ir jābūt ļoti konkrētam, saturīgam, korektam un skaidram. Par piemēriem, kādi tad varētu būt tie projekti, pastāstīs mans kolēģis, un viņš pastāstīs par pirmajiem 5 uzsaukumiem. Un tad 4. sadaļa, tā ir vienkārši EUCF atbalsta izmantošana. Tur būs vienkārši jāatķeksē, kādām vajadzībām jūs plānojat iztērēt grantu,
piemēram, priekšizpētei, energoauditu veikšanai, tirgus izpētei, juridiskām konsultācijām un tā tālāk. Un kas būtu jāņem vērā, piesakoties EUCF? Pirmais ir tas, ka jums jānorāda vismaz viens mazināšanas mērķis no sekap. Precīzi arī jānorāda lapas puses numurs tajā sekapā, kur vērtētāji to varēs atrast. Tad otrais. Ja, piemēram, jūsu projekta mērķis ir daudz dzīvokļa ēku atjaunošana, plus arī PV paneļu uzstādīšana, tad katrai nozarei atsevišķi jums ir jāaprēķina investīcijas un ietekme. Un tad jau kopumā tās ailītes pēc tam jau sasumēsies kopā, bet galvenais katrai nozarei atsevišķi viss ir jārēķina. Trešais. Projekti, kas tiek vērsti uz energoefektivitāti, tiek īpaši novērtēti. Tā ir. Un mūsu arī aicinājums ir fokusēties tieši uz energoefektivitāti, jo tad jūsu pieteikums kļūst konkurētspējīgāks, jo tiek novērtēts ar lielāku punktu skaitu. Protams, jūs varat arī izvēlēties energoefektivitāti, bet jāņem vērā, ka punktu skaits būs mazāks. Tātad arī aprēķinātiem cipariem, tas ir investīcijām un paredzamajiem enerģijas ietaupījumam, tiem cipariem ir jābūt reāliem. Laikam jau nedrīkst norādīt, kā, piemēram, atjaunojot ēku, jūs varat sasniegt 90% ietaupījumu vai novērtot to, kas izmaksā 10 000, norādīt, ka būs nepieciešams 1 miljons. Tā kā cipariem jābūt reāliem. Vēl kas svarīgi, ka pieteikumiem ir jābūt unikāliem, jo vērtētājs sekos līdzi, lai nebūtu copy-paste no cita iesniedzēja, jo tāda problēma jau ir bijusi iepriekšējos uzsaukumos. Jā, un pēdējais ir tas, ka iepriekšējo EUCF uzsaukumu granta saņēmēji vairs nevar atkārtoti pieteikties grantam. Kā tad notiek tā novērtēšana? To vada īpaša vērtētāju komanda no Adelphi un Envairos. Envairos un Adelphi tie ir konsultanti, kas veido to EUCF kodolu. Katru pieteikumu individuāli vērtē 2 dažādi vērtētāji, un trešais tiek pieaicināti tikai, ja ir kaut kāda neatbilstība starp pirmiem 2 vērtētājiem. Galīgo punktu skaitu nosaka pēc 2 vai 3 vērtētāju vidējās atzīmes. Izvērtēšanas process notiek 2 mēnešu laikā, tātad mēs varētu saņemt atbildes par šo 6. uzsaukumu maija vidū. Un pretendenti tiek informēti pa e-pastu par rezultātiem, un vai jūs esat vinnējuši un jūs parakstāt granta līgumu, vai jūs vienkārši saņemat atsauksmi un par savu sniegumu. Un vērtēšana kritēriji izskatās šādi. Tie ir tie 4 galvenie kritēriji. Un pirmais kritērijs ir piedāvāt investīciju projekta ambīcijas. Par to jūs varētu saņemt visvairāk punktu. Arī vēršu jūsu uzmanību uz to, ka viens no apakšpunktiem ir tas fokus uz energoefektivitāti. Tas ir 1.6. Un par šo te punktu jūs varat saņemt 2,5 punktus, tā kā vērtējumu. Tas ir diezgan daudz no tiem 7 punktiem. Un tātad, ja projekts neskar energoefektivitāti, tad jūs, diemžēl, saņemsiet maksimum 4,5 punktus. Bet, protams, startēt var. Otrais kritērijs ir investīciju koncepcijas izstrādes pārvaldības struktūra, un trešais ieinteresētu pušu iesaistes stratēģiem.
Par šiem jūs varētu dabūt pa 5 punktiem. Un te savukārt gribētu pievērst uzmanību apakšpunktam apraksta kvalitāti. Gan tur ir. Un šī apraksta kvalitāte arī tiek vērtēta ar 2,5. Tā kā vēlreiz uzsveru, ka aprakstam ir jābūt ļoti saturīgam un skaidram. Un 4. kritērijs – saskaņotība un ticamība. Te jau pārbaudīs, vai visi cipari ir reāli un vai nav copy-paste no cita iesniedzēja. Pieteikuma vērtēšana. Tātad katram vērtēšanas kritērijam tiek definēti vērtēšanas jautājumi ar atbilstošiem punktiem. Ar šiem te jautājumiem jūs varat iepazīties Guidelines for Applicants dokumentā. Un tur var arī redzēt, kā tiek sniegts vērtējums par katru no tiem apakšpunktiem. Kā arī ir minēti jautājumi, uz kuriem vērtētāji centīsies atrast atbildi, lasot tos jūsu pieteikuma sadaļas. Un tātad maksimālais punktu skaits, ko pretendenti var iegūt, ir 20 punkti. Un 3. ir 2., 3. un 4. kritērijam tiek piemērots kvalitātes slieksnis 50% no kopēja punktu skaita. Tātad, ja netiek sasniegts šīs slieksnis, un jūs, piemēram, par 2. kritēriju dabūjat tikai 2 punktus, tad jūsu pieteikums tiek automātiski noraidīts. Šīs slieksnis neskar tikai pirmo piedāvāt investīciju projekta ambīcijas kritēriju. Jā. Tā, un šīs būs arī pēdējais slaids no manas puses. Un te tāds kā apkopojums par visu dzirdēto. Šobrīd mēs atrodamies ar jums tajā pirmajā stadijā izpēta un gatavošanās. Te es arī jūs aicinu iepazīties ar EU City Facility mājaslapu, apskatīt tur pieejamos materiālus, tur ir tiešām ļoti daudz, tur ir ierakstītas sesijas, tur ir dokumenti, kas palīdz jums izstrādāt šo pieteikumu, tur ir jautājumi un atbildes, īstenībā viss tur noder. Tātad tālāk mums ir nākamais solis pieteikšanās, tā ir tā atbilstības pārbaude un pēc tam jau pieteikums. Ja jūsu pieteikums uzvar, tad nākamais ir granta līguma parakstīšana un jūs saņemat tos pirmos 65% granta summu. Vēlāk notiek investīciju koncepcijas izstrāde. Mēs sniedzam jums tehnisko atbalstu. Arī notiek apmācības priekš uzvarētājiem, kā labāk izstrādāt to koncepciju. Un vēlāk jau EUCF komanda izvērtē to. Aizmirstu pateikt, ka investīciju koncepcijas sagatavošana ir paredzēts 1 gads. Tā kā gada laikā ir jāizstrāda tā koncepcija. Un tālāk jau komanda izvērtē to, un ja viss ir kārtība, tad arī izmaksā jums to atlikušo summu 35% apmērā. Tad jau notiek investīcija koncepcijas projekta ieviešana realitātē, un 2 gadu laikā jums ir jāizsniedz tiešām ļoti vienkārša atskaite par paveiktajiem darbiem un arī jāapraksta, kādi izaicinājumi ir bijuši. Tā kā es ceru, ka jums radās kaut kāds priekšstats par šo iniciatīvu, un es no savas puses gribu jūs aicināt būt aktīviem, sniegt savus projektus, jo 60,000 grants ir, manuprāt, lieliska iespēja pašvaldībām tikt kaut nedaudz uz priekšu ar energoefektivitāti saistītajiem izaicinājumiem, un arī ņemot vērā, ka pats pieteikums ir diezgan vienkāršs, un tur nav nekādu birokrātisku atskaišu.
Principā galvenais mērķis ir tas sagatavot kvalitatīvu investīciju koncepciju, kas būtu pievilcīga arī investoriem. Tā kā uz priekšu, un es jums novēlu veiksmi. Un par pārējiem piemēriem un aprēķiniem jau pastāstīs mans kolēģis Agris. Jā, es tūlīt stop sharing nospiedīšu. Jā, labi, paldies tev, Olga. Labdien visiem, tad es turpināšu ar savu prezentāciju, un prezentācija būs vairāk balstīta uz to pieredzi, kādu mēs esam guvuši darbā ar pašvaldībām iepriekšējos uzsaukumos, un viens no tiem pamat jautājumiem vienmēr ir, rakstot šo te pieteikumu, par kuru Olga arī izstāstīja, jautājums vienmēr ir, kā tad nonākt līdz tiem paredzētajiem ietaupījumiem, kur tos meklēt un kur tos skatīties, vai visu ir jārēķina pašiem, vai kaut kas ir pieejams, un tad es iziešu cauri, kur tad var to meklēt un kur skatīties, un kur parasti pašvaldības arī tos rādītājus atrod. Tā, tūlīt es palaidu prezentāciju. Un es domāju, ka jūs redzat. Un, jā, pašā sākumā uzreiz gribu pateikt, ka vairākas pašvaldības jau ir piedalījušās, un līdz šim ir atbalstītas 4. Es parādīšu arī, kas ir tas saturs. Ir atbalstīta Rīga, Jūrmala, Ādaža un Tukums. Tagad tiem, kam ir iespēja, protams, arī varat mēģināt uzrunāt šīs te pašvaldības, un varbūt ir kaut kādi ieteikumi vai apmainīties ar tām pieredzēm, kas ir nostrādājis, kas ir bijis tas veiksmes faktors, bet parādīšu uz pašām beigām pie tiem piemēriem, kas tad ir paredzēts šajās konkrētajās pašvaldībās, un visaktīvākie mūsu reģionā ir tur poļi, un tur lielākā konkurence. Un Igaunijam galīgi neveicās, un no Lietuvas pagaidām tur ir 2. Ja mēs skatāmies uz tiem pasākumiem, jeb tām plānotajām darbībām, kas tad parasti tiek ietvertas šajos investīciju konceptos vai investīciju plānos, kā tie tiek saukti, tad tās var būt, jāsaka tā, visdažādākās no aktivitātēm, kuras beigās noved pie enerģijas patēriņa ietaupījuma vai atjaunojumu energoresursu pieauguma, bet ir jāņem vērā tāds jaunums uz šo te uzsaukumu konkrēto, ka netiek atbalstītas, jeb netiks veicinātas tās aktivitātes, kuras paredz vienas pieturas aģentūras izveides, enerģijas kopienu izveides un viedo tīklu izveides projektus. Tur tie iemesli ir vairāki, vienkārši iepriekšējos uzsaukumos pietiekoši daudz projekti, šāda tipa projekti tika atbalstīti, kā arī ir paralēli uzsaukumi tieši šīm te iniciatīvām. Līdz ar to tad ar šo te uzsaukumu IUCF mēģina veicināt pieteikumus un grib redzēt pieteikumus, kas ir vērsti uz citiem sektoriem. Tie var būt energoefektivitātes pasākumu ēku sektorā, vai tās ir publiskās vai dzīvojamās ēkas, ar atjaunojumu energoresursu integrāciju kopā ar energoefektivitātes pasākumiem. Tie var būt pasākumi, kas saistīti ar centralizēto siltuma apgādi, bet paturiet prātā, ka tiem jābūt gan vērstiem uz atjaunojumu energoresursiem, bet lielā mērā tieši uz energoefektivitāti. Tie var būt pasākumi, kas saistīti ar ilgspējīgu mobilitāti, tie var būt pasākumi, kas saistīti ar energopārvaldības sistēmu ieviešanu. Tad visdažādākie šie te pasākumi atkarībā, jeb mērķi atkarībā no jūsu tām vajadzībām. Un
Uzreiz arī jāpiemina, ka nevajag varbūt izvēlēties tikai vienu konkrētu kaut kādu šo te no virzieniem, iespējams arī šos te virzienus dažādi miksēt. Nu, tas, protams, varbūt padara nedaudz sarežģītāk to pašu pieteikumu no tāda viedokļa, ka jums ir tomēr, kā Olga minēja, jāspēj uzrādīt, kādā veidā jūs paredzat, ka šie pasākumi nākotnē tiks īstenoti. Un, protams, ja ir paredzēti pasākumi gan, piemēram, ielu apgaismojuma sakārtošanā, gan publisko ēku energoefektivitātes uzlabošanā, tad jums jāspēj aprakstīt, kādā veidā šie pasākumi tiks arī realizēti. Tie sasniedzamie rezultāti ir, kā Olga minēja, enerģijas patēriņa samazinājums, tad tas ir tas pats būtiskākais. Un es arī pieliku tās mērvienības gigavatstundas gadā, lai konkurētu un lai tiktu pašvaldību, ja pašvaldību grupu atbalstīt tiem ietaupījumiem, tiem paredzamiem ietaupījumiem, caur šo te iniciatīvu jābūt salīdzinoši lieliem. Mēs runājam par gigavatstundām. Parasti, ja mēs skatāmies vienas ēkas ietvaros, tad tās ir megavatstundas. Un parasti mēs arī Latvijā strādājot, varbūt tādas vienas ēkas ietvaros esam pieraduši skatīties tādā megavatstundu izteiksmē. Ja, piemēram, vienas daudzdzīvokļu ēkas ietaupījums varētu būt kāds 300 megavatstundas. Tad šajā gadījumā es gribētu teikt, būtu vēl jāpaskatās precīzi, bet vismaz pirmajos uzsaukumos mēs skatījāmies, ka projekti, kuru ietaupījumi ir zem 1 gigavatstundas, parasti netiek atbalstīti. Līdz ar to ir iespējams, ka tiek atbalstīti, bet parasti tomēr būtu tam mērķim jābūt virs 1 gigavatstundas. Tas nav tāds obligāts nosacījums, bet tāds ieteikums, ka tam projektu pieteikumam jābūt pietiekoši ambiciozam. Un lai arī nerodās varbūt tas pārpratums, šeit netiek domāts, ka tiem 60,000 eiro tiek panākt šie te konkrētie ietaupījumi, bet tā jābūt politikai, tam jābūt pasākumam, kura rezultātā tad nākotnē šie te ietaupījumi tiek sasniegti. Piemēram, Tukuma gadījumā Tukums plāno veicināt publisko ēku atjaunošanu, viņiem ir sava ledushala vēl citām pašvaldībām un tieši fokusēties un skatīties uz pasākumiem, kas varētu samazināt enerģijas patēriņu, piemēram, ledushalēs un arī citās publiskajās ēkās. Un tādējādi šie ietaupījumi ir salīdzinoši lieli. Protams, paralēli var veicināt arī atjaunojumu energoresursu jaudu palielināšanu un ir pietiekoši daudz projektu, kuri meklē risinājumus un piedāvā iniciatīvas tieši centralizētajā siltuma apgādē. Bet, kā es arī minēju, kopā ar energoefektivitātes pasākumiem. Būtībā tur arī viens no iesūtītajiem jautājumiem bija par to, vai tiek atbalstīti projekti tikai, kuri fokusējās tikai uz atjaunojumu energoresursu ražošanu. Tad jāsaka tā, ka šādi projekti var tikt pieteikti, bet visticamāk netiks atbalstīti, jo jūs nesaņemsiet, kā Olga rādīja, tos 2,5 punktus, kas ir ļoti daudz no tā kopējā punktu skaita. Un jābūt enerģijas patēriņa ietaupījumiem vismaz vēl 50 un vairāk procentu no tā kopējā mērķa. Ja, piemēram, jums ir kopējais mērķis tur 1 gigavatstunda, tad būtu jābūt vismaz kaut kādām tur 600 megavatstundām enerģijas patēriņa samazinājumu, un tad pārējais varbūt ir atjaunojumu energoresursi. Tad 50 un vairāk procentiem jābūt tieši enerģijas patēriņa samazinājumam. Un, protams, līdztekus, ja ir enerģijas patēriņa samazinājums, atjaunojumu energoresursu pieaugums, tad ir arī CO2 samazinājums loģiski.
Var arī tik norādīt citi iegūmi, kā te arī mēs parādām, vai nu tur radītās darba vietas, vai arī citu emisiju piesārņojumu samazinājums, teiksim, ja tā ir pārēja no kaut kāda fosilā kurināmā vai piemēram, tur var tikt uzrādīts arī tur cieto daļu samazinājums vai citi iegūmi, bet tas palīdz, bet tas svarīgākais ir enerģijas patēriņa samazinājums, atjaunīgo resursu pieaugums un CO2 emisiju samazinājums gadā. Jā, tur tajā pieteikumā tie, kas skatīsies vai varbūt jau ir skatījušies, ir šīs te divas sadaļas, 3.7 paredzētie pasākumi, kur tad arī jūs liekat šos te pasākumus, kā es teicu, var būt šo te pasākumu tāds miks, teiksim, ka jūs varbūt neskatāties tikai uz atsevišķām sabiedriskajām ēkām, varbūt jūs liekat klāt daudzdzīvokļu ēkas vai jūs liekat klāt mobilitāti, ielu apgaismojumu, centralizēto siltumu apgādi, vēl citus pasākumus, ko jūs redzat, inovatīvus, varbūt IT risinājumus. Tad jums ir jānorāda iespējamās investīcijas, iespējami ietaupījumi un attiecīgi emisijas. Tad jautājums ir, kur meklēt šos te rādītājus, jo, protams, ka ja jūs, piemēram, paredzat pasākums vairākās ēkās vai arī, piemēram, plānojat sakārtot visu ielu apgaismojumu, jums nav ļoti jau detalizēts, izstrādāts tehniskais projekts, un, piemēram, jūs varbūt šī te granta ietvaros arī vēlētos to veikt, vai jūs vēlētos to detalizēt, tad vienmēr ir jautājums, kur tad meklēt šo te informāciju, lai tā būtu ticama un arī tā būtu pamatojuma, jo atsevišķos gadījumos pēc tam pieteicējiem var tikt uzdot šie te jautājumi, kādā veidā jūs esat nonākuši pie šiem te ietaupījumiem un vai jūs varat uzrādīt kaut kādas atsauces, vai arī kā ir veikti šie te aprēķini. Tad ir vairāki tie avoti, kur skatīties. Viens, protams, ir SECAP, jūsu pašu plāni, un tajos ietver tie pasākumi. Jāpiemina, ka piesakot, veidojot šo pieteikumu, vienam pasākumam obligāti ir jābūt iekļautam no jūsu esošā plāna. Jūs varat likt klāt, bet kā minimums ir viens. Ja? Tad vērtētāji grib redzēt, ka jūs plānojat veikt tos pasākumus, kas ir jau jums paredzēti jūsu plānā, un tam jābūt obligāti ietvertam. Protams, jūs skatāties tur, kādi ir norādīti potenciālie ietaupījumi, un arī, ja tur ir investīcijas, tas ir viens avots. Otrs avots, protams, ir veikta energoauditi, ja tās ir ēkas, tad jūs varat meklēt un skatīties. Varbūt ir kaut kādi tehniski-ekonomiskie aprēķini, kaut kādi novērtējumi, ja tas ir centralizētās siltumapgādes sistēmas gadījumā vai izvērtēti atjaunīgo energoresursu kaut kādi risinājumi. Ja nav pa konkrētajām ēkām šāda informācija, piemēram, tad jūs varat skatīties uz līdzīgu veidu projektiem un izmantot līmeņa atzīmes. Piemēram, ja jūs zināt, ka ir divas ļoti līdzīga veida ēkas, vienam bērndārzam jums ir veikts energoaudits, vai arī varbūt jau jūs esat veikuši energoefektivitātes uzlabošanas pasākums, bet otram bērndārzam vēl šādi pasākumi nav veikti, tad jūs varat šo te vienu jau par vienu bērndārzu, kur šie pasākumi ir veikti, šos te datus izmantot, lai tad aprēķināt, kādi varētu būt potenciāli ietaupījumi, ja jūs arī atjaunojat to otru bērndārzu. Tātad izmantot līdzīgu veidu projektus. Un protams, ja nekas nav pieejams SECAPā, jums nekas par to nav minēts, jums esat izdomājuši kādu jaunu pasākumu un energoaudits nav pieejams, tehniski ekonomiski pamatojumi nav izstrādāti un arī līdzvērtīgi projekti nav, tad jums ir jākonsultējas vai ar energoauditoriem, ar pašvaldību, energopārvaldniekiem,
vai citiem inženieriem, kuri tad var veikt konkrētam pasākumam šo te novērtējumu un aprēķinus. Bet, es, protams, ieteiktu sākumā jau sākt ar to informāciju, kas jums ir, un tad pat tās beigās, ja tiešām nekā nav, tad, protams, pieaiciniet ārēju ekspertu vai pašvaldības energopārvaldnieku, ja tāds ir, un tad kopīgi arī nonākat līdz šiem te paredzētajiem ietaupījumiem. Ja mēs skatāmies, teiksim, auditos, tad uz auditiem un ēkām, tad noteikti pārbaudiet. Pirmkārt, protams, jums būtu jābūt pašiem šai te informācijai, bet nevienmēr jūs zinat, vai konkrēti ēkai ir energosertifikācija vai nav. Tad noteikti pārbaudiet būvniecības informācijas sistēmu BIS, go.lv, un paskatieties pie reģistriem, pie energosertifikātu reģistriem, ievadot ēkas adresi, jūs varat redzēt, vai ēkai ir energosertifikāts vai nav. Un, ja gadījumā ēkai ir, tad jūs arī varat atrast informāciju par esošo energoefektivitātes līmeni un plānot to, kāds varētu būt prognozētais pēc. Ja, teiksim, mēs redzam, ir kopējais enerģijas patēriņš, kas ir izdalīts apkurē karstam ūdenim, kopējais kilovatstundās, līdz ar to arī izteikts īpatnējs uz kvadrātmetriem esošais CO2 apjoms. Ir prognoze pēc īstenošanas un ir starpība, jeb tas plānotais samazinājums. Ja? Jūs, teiksim, jūs esat paredzējuši kaut kādas aktivitātes, kas veicinās, piemēram, energoefektivitātes uzlabošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā. Jums ir vairākas daudzdzīvokļu ēkas, un gadījumā, ja ēka ir veikts energo audits un izstrādāts energosertifikāts, tad, protams, jūs ļoti precīzi varat norādīt plānotos ietaupījumus. Šajā gadījumā jūs paskatāties konkrēti, tad jā, pēc energoefektivitātes pasākumiem tiek paredzēts, ka tiek ietaupīts ap 365 megavatstundām, jeb 0,365 gigavatstundas. Tad atcerieties, ka viss ir jānorāda gigavatstundās, pievērsiet tam uzmanību. Jo tīri praktiski mēs redzam, ka atsevišķos gadījumos tiek sajauktas mērvienības un varbūt neprecīzi norādīts, tas rada tādu sajukumu. Un, jā, jūs ļoti precīzi šajā gadījumā varat norādīt iegūmus gan enerģijas izteiksmē, gan arī CO2 izteiksmē. Gadījumā, ja ir kaut kāda ļoti līdzīga ēka un šā ēkai nav veikts energoaudits, nekādi aprēķini nav bijuši veikti, tad, protams, izējot no šīs ēkas, piemēram, attiecinot īpatnējos patēriņus pirms un pēc, un līdz ar to arī ietaupījumu, uz kvadrātmetriem jūs arī varat paskatīties arī uz tām citām ēkām un izrēķināt šos potenciālos ietaupījumus arī citās ēkās. Protams, tas būs aptuvens novērtējums, bet tas būs pietiekoši labs pamatojums, kādā veidā un ticams pamatojums, kādā veidā jūs esat nonākuši līdz šiem rezultātiem. Un tad ir jautājums vēl par CO2 ietaupījumu, kur skatīties, kādus emisiju faktorus izmantot. Tad būtībā ir divi tādi avoti. Viena ir MK noteikumi numur 222, ēku energoefektivitātes aprēķina metodas un ēku energosertifikācijas noteikumi. 6. pielikums, kur jūs varat skatīties uz CO2 emisiju faktoriem, dažāda veida kurināmajiem, un ja jūs zināt, ka ir kaut kāds enerģijas daudzums, kas tiek samazināts, reizinot ar konkrēto emisiju faktoru, jūs iegūstat to CO2 apjomu, kas tad arī tiek samazināts. Piemēram, ir kaut kāds elektroenerģijas patēriņa ietaupījums, tad, teiksim, jūs esat paredzējuši pasākumus, teiksim, ielu apgaismojuma nomaiņai un konkrēti ietaupījumi, tad jūs paskatāties, jā, kāds ir emisiju faktors elektroenerģijai no tīkla. Jūs redzat, ka tas ir 109 grami uz kilovatstundu.
jums ir jāpāriet vēlams uz kilogramiem uz megavatstundu vai arī uz gigavatstundu, un tad sareizinot vai nu megavatstundas ar šo emisiju faktoru, jūs arī iegūstat, cik tad beigās kāds CO2 samazinājums ir sasniegts vai tiks sasniegts. Tas pats arī uz cita veida kurināmo. Jūs redzat siltumenerģiju no centralizētās siltuma apgādes emisiju faktoru, vai gadījumā, ja tiek aizstāta dabas gāze vai cits kāds no fosīlējiem, tad noteikti tur var skatīties. Un gadījumā, ja tas ir pasākumi par mobilitāti un jūs plānojat teiksim, veicināt elektromobilitāti un aizstāt kaut kādu daudzumu, tad varat skatīties arī uz MK noteikumu 42, kas ir siltumnīcas efekta gāzu emisiju aprēķina metodiku, pirmo pielikumu. Tur ir emisiju faktori vēl citiem kurināmā veidiem un dažādu veidu degvielām. Un tad tie ir tie divi galvenie avoti, kur jums meklē CO2 emisiju faktorus. Tad, jā, viens ir auditi, kas ir ļoti precīzi, ja konkrēti ēkai ir, vai arī tad attiecinot uz citām. Protams, otrs avots ir skatīties uz tehniski-ekonomiskiem pamatojumiem. Bieži vien, vai, ja mēs skatāmies uz lielākām sistēmām, vai nu tā būtu centralizētā siltuma apgādes sistēmas, vai tas būtu pa kaut kādu atjaunojumu energoresursu izmantošanas veicināšana, tad noteikti iespējams ir kaut kādi jau veikti novērtējumi līdz šim. Noteikti arī tos varat paskatīties. Te ir tāds vienas konkrēts ēkas piemērs, kur ir veikts tehniski-ekonomiskais novērtējums, ir zināms novērtēts ēkas enerģijas patēriņš, ir novērtēts, cik tad daudz saules PV ir iespējams izvietot uz konkrētās ēkas jumta, aprēķināt iespējamā ražība un līdz ar to arī cik daudz atjaunamās elektroenerģijas ir iespējams saražot. Tas arī ir uzreiz, protams, pavisam konkrēts piemērs, kādā veidā jūs varat nonākt līdz tiem nepieciešamiem rādītājiem. Jā, kā es minēju, protams, gan skatoties uz energoefektivitātes pasākumiem, gan uz atjaunojumu energoresursu pasākumiem, varat piemērot šos jau konkrētos projektus un vai konkrēti veiktos aprēķinus jūsu plānotajām aktivitātēm. Jūs vienkārši paskatāties uz līdzīga veida projektiem un izmantojat līmeņa atzīmes, lai aprēķinātu šos jūsu rādītājus. Jā, šeit ir piemērs no ēkas Valmierā, no veikts energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas. Jūs redzat ēka 2000 kvadrātmetri un 36 dzīvokļi. Un jūs varat redzēt, kādi ir sasniegtie ietaupījumi. Ja mēs redzam, ka apkurē šajā gadījumā ir 56% ietaupījums, karstā ūdens cirkulācija, tur tika pilnībā pārbūvēta karstā ūdens cirkulācija, 90% ietaupījums un kopējais enerģijas ietaupījums no 56,9%. Līdz ar to, ja jūs saprotat, ka līdzīga veida ēkas jums ir arī citas, un pat ja šīm ēkām nav veikts varbūt energoaudits un izstrādāts energosertifikāts, jūs varat izmantot un pieņemt, ka renovācijas rezultātā, ja tā ēkā nekas cits nav darīts, jūs varat nonākt līdz 50 līdz 60% ietaupījumu. Un šādā veidā aprēķināt potenciālos ietaupījumus. Te ir daži piemēri tālāk, ko tad citas pašvaldības ir plānojušas darīt un kādi ir tie bijuši tie pieteikumi, kas ir atbalstīti jau. Un tad vienkārši parādīt, ka tas spektrs ir visdažādākais. Šeit piemērs no Kaunas, Lietuvā, kuri plāno tieši veicināt ilgspējīgu transporta risinājumus un
ar jauniem sabiedriskā transporta veidiem, tad veicinot elektromobilitāti Kaunas pilsētā. Tas ir viens, kādā virzienā jūs arī varat skatīties, varbūt uz jauniem mobilitātes risinājumiem un kā tos integrēt savās pašvaldībās. Tas ir viens no virzieniem, kādā domāt. Otrs ir, kā es minēju, jūs varat arī miksēt dažādus inovatīvus pasākumus ar atjaunojumiem energoresursiem. Piemērs no Polijas, kur ir paredzēts energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi vairākos sektoros, skatoties gan uz privātu un publisku ēku atjaunošanu, tad ieviešot arī datorizētu energopārvaldības sistēmu, tad ieviešot monitoringu un pārvaldības sistēmu, kas palīdz pašvaldībai kontrolēt tās energoresursu izlietojumu un arī atjaunojumu enerģijas avotu, šajā gadījumā saules PV uzstādīšanu. Tad vairāki pasākumi, lai nav varbūt tikai viens, ar kuru tad neizdodas iegūt šos te vēlamos ietaupījumus un arī to investīciju apjomu, tad miksējot vairākus, to iespējams izdarīt. Vēl viens piemērs no Polijas, kā es teicu, no Polijas ir ļoti daudz šo arī jau līdz šim atbalstīto projektu. Tur var paskatīties, tās projekta idejas ir, manuprāt, labas. Un šeit viena interesanta projekta ideja ir par siltumsūkņu integrāciju centralizētā siltumapgādē, un kopā ar centralizētā siltumapgādes tīklu jau gan izbūvi, gan atjaunošanu. Tātad ir gan šī te komponente par energoefektivitātes pasākumiem, gan arī par atjaunojumu energoresursu integrēšanu. Lai arī, kā mēs visu laiku uzsveram, tā energoefektivitāte ir tā pirmā jums. Ja jūs varat redzēt, ka ir pietiekoši liela tā ambīcija tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, tad es pat ieteiktu iet tikai ar to energoefektivitātes komponenti. Protams, ja ir vēlme likt klāt atjaunojumos, to var darīt, un ja tas izskatās tā konceptuāli ļoti labi, kā šajā gadījumā, ka tad tiek risināts jautājums par vispār zemes emisiju pilsētu kopumā un par pārēju no fosilā uz atjaunojumiem kopā ar energoefektivitātes uzlabošanu tīklos. Tas tāds viens tāda kopīga pieeja visai centralizētai siltumapgādē. Rīgas piemērs, Rīga ir viena arī no tām pilsētām, kura tika atbalstīta šajā uzsaukumā jau, un Rīgas mērķis bija tieši Rīgas daudzdzīvokļu ēku atjaunošana. Tas tāds viens pasākums, bet, protams, tā kā ņemot vērā daudzdzīvokļu ēku daudzumu Rīgā, tad, protams, arī tie plānotie ietaupījumi ļoti lieli. Un konkrētās aktivitātes ietvaros Rīga bija plānojusi un arī ir izstrādājusi koncepciju par energoefektivitātes fonda izveidi. Tad tieši šī granta palīdzību detalizēt, bija ideja detalizēt to, kādā veidā varētu izveidot šādu energoefektivitātes fondu, kurš nākotnē veicinātu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Tukums, es jau pieminēju Tukumu. Tukums koncentrējās uz vairākām publiskajām ēkām, tā skaitā uz ledushalli, bet ne tikai. Būtībā tā sākotnēja ideja bija sākt ar ledushalli, jo Tukums redzēja, ka tur ir salīdzinoši liels arī energoefektivitātes potenciāls. Ņemot vērā to, ka ledushalles baseini, protams, ir energointensīvi un tiem ir raksturīgs augsts enerģijas patēriņš. Tad tika sākt ar šīm ēkām, bet tika liktas klāt arī citas publiskās ēkas, lai tā ambīcija būtu lielāka. Tā ideja ir izstrādāt gan detalizēts energoaudits, gan tehnisko-ekonomiskos novērtējumus priekš vairākām ēkām, tā skaitā ledushalles.
lai samazinātu enerģijas patēriņu, un tad tas fokus ir publiskās ēkas. Jūrmala savukārt sāka, tas uzsvars bija uz ielu apgaismojumu, bet ne tikai, arī tika skatīta iespēja vēl likt klāt arī, un tiek liktas klāt arī pašvaldības ēkas. Tātad arī tādi vairāki virzieni, tad ielu apgaismojums, pašvaldības ēkas un arī atjaunojumu energoresursu integrācija siltumapgādes sistēmā. Tad arī tādi tie galvenie virzieni, tad arī ar tiem galvenajiem virzieniem strādāt. Un ādaži arī ļoti līdzīgi, arī tas mērķis ir atjaunojumu energoresursu integrācija centralizētā siltumapgādes sistēmā un arī energoefektivitāte pašvaldības ēkās. Tātad arī vairāki pasākumi, bet kam es ieteiktu pievērst uzmanību, protams, viens ir tiem pasākumiem, bet otrs tām paredzētajām investīcijām un ietaupījumiem. Piemēram, jūs redzat ādažu gadījumā, tas plānotais enerģijas ietaupījums ir virs 1 gigavatstundas, atjaunojumu energoresursu 13 gigavatstundas un paredzamās investīcijas nākotnē 14 miljoniem. Tad ar šādu šāds pieteikums tiks atbalstīts. Un ar šo 60,000 eiro grantu jūs varat vai nu izstrādāt, kā Olga minēja, vai nu tur tehniski ekonomisko pamatojumu, vai piesaistīt tur ārējos konsultants, ja tas ir nepieciešams, vai arī nofinansēt savus izdevumus, kas ir nepieciešami, lai tad sagatavotu vai nu projekta pieteikumu kādai citai granta programmai vai arī piesaistīt investīcijas konkrēto pasākumu realizācijai. Un tad var redzēt, ka apmēram šie ir tie projekti, kas ir bijuši atbalstīti, un var redzēt, ka tā ambīcija ir pietiekoši liela. Tas ir, tā ziņa ir par to, ka ar vienu ēku varbūt ejot šis projekts noteikti netiks atbalstīts. Ja jūs paredzat, teiksim, arī Tukuma gadījumā, tā sākotnējā ideja bija tikai viena ledushala, bet ar vienu ledushalu ir pa maz, teiksim, vai arī tas sāpīgais jautājums, bet ir jāskatās nedaudz plašāk, ir jāvirza tāda lielāka iniciatīva. Tas būtu vairāku sabiedrisku ēku sakārtošana, vai tas ir sadarbība ar citām pašvaldībām, jo projektu vērtētāji grib redzēt arī to, ka šie te pasākumi var tikt atkārtoti vai citās pašvaldībās, vai arī tikt atkārtoti pašvaldības ietvaros, bet ka tam ir tāda lielāka ietekme un tas iziet nedaudz plašāk kā tikai konkrētā aktivitāte. Tā, es domāju, es no savas puses esmu beidzis. Mēs paturpināsim pēc tam ar jautājumiem un atbildēm. Bija iesūtīti jau pirms šī semināra 3 jautājumi, un tad varam uzreiz atbildēt, un pēc tam arī aicināšu jūs ieslēgt mikrofonu un tad uzdot jautājumus, ja tādi būs radušies. Tad viens no jautājumiem bija, vai šī finansējuma ietvaros var izstrādāt energokopienu veidošanas plānu novads plus pilsēta un izveidot digitālu rīku daudzstāvu māju iedzīvotājiem ar virtuālu kalkulatoru par energoefektivitātes pasākumu ieviešanas ekonomiski izdevīgi, ņemot vērā mājas parametrus, izējas datus. Ideja īstenībā ir ļoti laba un Latvijai ļoti vajadzīga. Kā es minēju, uz šo te uzsaukumu ir problēmas ar to, ka nevis netiks, bet būtībā tik zemāk vērtēti uzsaukumi, kur tieši koncentrēs energo kopienā vai smart grids un šāda veida projektiem. Es gribēju teikt, ja šo te pieteikumu, teiksim, koncentrē ap šo te digitālo rīku tādā ziņā, ka tas koncentrētos ne tik daudz, ne tikai uz atjaunojumu energoresursiem, bet arī uz energoefektivitāti. Jūs teiktu, ka jā, ir kaut kāds vairāku daudzdzīvokļu ēku vai daudzdzīvokļu ēku un sabiedriskās ēkas, tur apbūves kaut kāds, teiksim, apbūve,
kura ir savstarpēji tur saistīta un ir iespējams izveidot, teiksim, šādu šādu pasākumu paredzēt, kur mēs skatāmies uz energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem tādā kvartāla mērogā, tad es domāju, to var darīt. Ja tas būs tikai par tādas ar konkrētu mērķi izveidot energo kopienu, tad tas netiks atbalstīts, jo, kā minēju, šādi projekti līdz šim ļoti daudz ir tikuši atbalstīti, un arī ir paralēli citi finansēšanas instrumenti tieši energo kopienu atbalstam. Līdz ar to tad IUCF šajā gadījumā neatbalstīs tieši energo kopienu, bet, teiksim, saglabājot to ideju, par šādu digitāla rīka izveidi, bet liekot klāt, kā jūs redzēt, arī tur Polijas pašvaldības piemērā, tad šis bija tā kā viens no elementiem. Tad tur būtu jāliek vēl klāt arī citi pasākumi, kas tieši var parādīt šos plānotos energoefektivitātes ietaupījumus un atjaunojumu energoresursu ietaupījumus. Jā, otrs bija jautājums par to, vai obligāti jābūt gan enerģijas ietaupījumam, vai arī jābūt, vai var arī būt tikai atjaunojumu energoresursu apjoma palielināšana, ja jā, cik liels enerģijas ietaupījums uzskata par minimāli pieņemamu šajā programmā. Uz to mēs jau daļēji atbildējām, tad ir jābūt arī enerģijas patēriņa ietaupījumam, jo gadījumā, ja tāda nebūs, jūs nesaņemsiet šos 2,5 punktus un diezgan lielu varbūtību var teikt, ka šis projekts netiks atbalstīts. Ja, un tad tur ir tā otrā daļa, ja jā, cik liels enerģijas ietaupījums uzskata par minimāli pieņemamiem, tad, kā es minēju, arī tad vismaz no šī kopējā mērķa vismaz 50% un vairāk būtu jābūt tieši enerģijas ietaupījuma rādītājiem. Tad tas mērķis jāsasniedz lielākoties ar energoefektivitātes pasākumiem. Vai kaut kas ir mainījies salīdzinot iepriekšējām kārtām? Apmēram ejot cauri, es domāju, jau jūs uztvērāt, kas ir tie galvenie punkti, kas ir mainījušies. Lielā mērā tas uzsaukums palicis tieši tāds pats. Varbūt ir šie trīs sadaļas, kuras netiek vairs atbalstītas. Tas ir Margarītas energo kopienas un arī šis uzsvars uz... Bet tas arī bija iepriekšējās kārtās uzsvars uz energoefektivitāti, noteikti tiek uzsvērts. Tas ir tie galvenie. Principā galvenās izmaiņas ir tas, ka iepriekšējie EUCF granta saņēmēji vairs nevar pieteikties. Arī tas. Arī tas tā. Es saglabāšu kaut kādas izmaiņas. Un es domāju, jā, tad... Mēs varam paturpināt ar mēs varam paturpināt ar kaut kādiem jautājumiem un atbildēm. Es vienkārši aicinātu pacelt rociņu un ja ir kaut kādi uzreiz radušies, jā, es redzu, ir Iveta, Umule un Edmunds pēc tam. Sveiki! Man interesēja mazliet, gribēju precizēt to stāstu par 2 gadiem monitoringu, tas periods. Tajā laikā tās investīcijas vajag jau īstenot, es tam gribēju noprecizēt. Piemēram, mēs kaut kāds pasākums paredzam tajā 2 gadu periodā jau sanāk jāpiesaiž šie miljoni un jāsasniedz šis ietālpījums. Jo es saprotu, gadu laikā jāstrādā investīcijas koncepts. Jā. Un kas notiek tajos 2 gados pēc tam? Ar tiem 2 gadiem ir tā, ka tur nav obligāts nosacījums, ka šajos 2 gados jums ir jāpiesaista šie plānotās investīcijas un jārealizē pasākumi, bet ko gan gribēs redzēt, vērtētā, ir tas, ka tad gada laikā tiek izstrādāts investīciju šis koncepts, jo tas koncepts sastāvēs no tās detalizācijas tiem pasākumiem. Tas ir viena tā sadaļa, teiksim, jūs esat plānā ierakstījuši, jā, mēs veicināsim sabiedrisko ēku atjaunošanu, teiksim, tik un tik bērnu dārzi un tā. Protams, šī gada laikā pēc tam arī 60,000 eiro grants tam tiks iztērēts, jūs detalizējat šos pasākumus, tas ir tīri arī tehniski
kāds varētu būt, bet tā otra svarīgākā sadaļa, kad, tā kā tas arī saucās investīciju koncepcija, investīciju plāns, jūs saprotat gada laikā, kas būs tie potenciālie finansētāji. Latvijas gadījumā, labi, tas varētu būt taltums, tas varētu būt tur kaut kāds varbūt aizņēmums, varbūt tas ir vēl kaut kas, ja tas ir, nezinu, ielu apgaismojums, tas varētu būt trešās puses finansējums. Un tad pēc tam tie 2 gadi projektu vērtētāji gribēs redzēt, ka jūs esat vismaz mēģinājuši, teiksim, to realizēt tādā ziņā, ka teiksim, ir šis te investīciju koncepcija, kur jūs pasakat, jā, mēs pieteiksimies esošajām grantu programmām, plus piesaistot tur, pašvaldību gadījumā tas būs pašvaldības līdzfinansējums. Un jums būs jāpierāda, ka jā, mēs esam šādu grantu pieteikumu iesnieguši, teiksim, ja mēs tur paredzējām tik un tik bērnu dārzus, tad mēs esam vismaz daļu sagatavojuši un pieteikušies. Skaidrs, ka, jā, iespējams, tas nav atbalstīts, un 2 gadu laikā jūs arī nevarat piesaistīt un sākt realizēt. Tas ir par īsu periods. Tas arī netiek prasīts, bet jums vajadzēs demonstrēt, ka jūs turpināt kaut ko ar to darīt. Tas, ka jūs esat vai nu pieteikušies grantam, vai jūs mēģināšu piesaistīt ārējās investīcijas. Tā. Paldies. Lūdzu, tad es redzu, Edmunds ir pacēlis rociņu arī. Jā, ja drīkst, man jautājums. Olgas prezentācijā sākumā kāds 3., 4. slaids, tur bija minēts akcentu uz pilsētām. Vai tas tā ir, ka šīs programmas ietvaros vairāk ir akcentēts uz pilsētām un kā ar lauku teritorijām, jo mums Latvijā ir vismaz 6 pašvaldības, kurām nav pilsēta, kur pilsēta nav novada centrs, jā, respektīvi ir valsts pilsēta un blakus ir novads. Konkrēti es runāju par Reizeknas novadu, jā, vai tas attiektos arī? Paldies. Olga, tu atbildēsi, vai? Varbūt. Jā. Nē, tur nav tas būtībā ir domāts pašvaldības kā tādas. Tā nav jābūt obligāti pilsētai, pašvaldība. Vispār pieteicies ir pašvaldība līdz ar to. Pašvaldība strādā ar tām teritorijām un tām vajadzībām, kas te ir. Skaidrs, paldies. Tā, varbūt vēl ir kāds jautājums. Pagaidām neredzu. Labi, es laikam, Olga, man liekas, es tagad neredzu jautājumus. Jā, nav. Jā, tad noteikti, ja tādi rodās, tad sazinieties ar mums, rakstiet uz e-pastu, kas tika parādīts, un mēs noteikti atbildēsim. Tas ir viens, un, protams, varat zvanīt, un mēs arī nokonsultēsim un varam izrunāt jau konkrēti par jūsu ideju. Ja jums ir kaut kāda ideja radusies, un jūs domājat, jā, potenciāli mēs gribam un redzam, ka varam iet uz priekšu, tad arī varam nokonsultēt par to. Tā kā teiksim paldies visiem dalībniekiem, ka noklausījāties, un tad ceram sagaidīt no jums jautājumus, un ceram, ka jūs pieteiksieties, jo tās izredzes, ambīcija jābūt lielai, bet tās izredzes arī ļoti labas, un kā Olga arī minēja, ļoti pateicīga programma, manuprāt, un tik tiešām ar zemu šo te birokrātijas slāni, kas, manuprāt, ļoti labi un ļoti vajadzīgs tieši, lai tās idejas attīstītu, kas ir pašvaldībās uz vietas. Vēl veiksmi un saku visiem vēlreiz paldies, un tad noteikti ar jautājumu sazinieties ar mums. Visu labu! Visu labu! Paldies, visu labu!